Sveiki visiem! Šeit Iluta Repule, sevis apzināšanās skolas vadītāja un idejas autore. Un šajā īsajā video es vēlos jums pastāstīt par bailēm, kas gan tās ir izdomājis, un tavs spēks beidzas tur, kur sākas bailes. Bailes atņem ļoti lielu daudzumu enerģijas. Mums visiem ir ļoti nepatīkami izjust tās emocijas, kuras mēs saucam par sliktām, tās, kuras mēs saucam par negatīvām emocijām. Mums visu laiku gribās no tām atbrīvoties, apdzēst, nejust, izslēgt, tikai lai nejustu šo nepatīkamo sajūtu. Ja mēs ar to nespējam tikt galā, tad mūs tas kaitina. Mūs kaitina tas, ka mēs nespējam no šīm sajūtām atbrīvoties. Un otrs, kas mūs kaitina, ir tas, ka šīs sajūtas, bailes, trauksme atnāk vienmēr nelaikā. Tur, kur nevajag. Eju pie priekšnieka kabinetā, klauvēju pie durvīm, sāku baidīties. Eju uzstāties kaut kur publiski, sāku baidīties. Vienmēr tur, kur nevajag. Bet bailes, ja mēs paskatīsimies uz baiļu anatomiju, tad bailes tā ir mūsu pamata emocija, kura ļāva cilvēkam izdzīvot vairākus gadsimtus. Un mums ir jābūt pateicīgiem bailēm. Pateicīgiem dabai, šim dabas mehānismam par to, ka mums ir tāda glābjoša reakcija. Ja mums nebūtu baiļu, tad mēs jau sen būtu izmiruši. Tādas sugas kā cilvēki vispār nepastāvētu. Ja tad bailes tās mobilizē organismu, dod piekļuvi pie enerģijas rezervēm, ja mums uzrodas iespēja izglābties. Tas ir viens, tad bēgt prom, izglābties, vai nu bailes paralizē mūs. Mēs pārstājam elpot un sastingstam, it kā izliekamies, ka esam miruši. Ja tad arī šī reakcija, arī šis izdzīvošanas instinkts ir sava veida adaptācija situācijai, ja sastingt. Šis iekšējais sastingums, iekšējais saspringums. Bailes, tā ir aizsardzība no kaut kā vēl, kas varētu notikt kaut kas vēl trakāks. Ja tad organisms mēģina mūs brīdināt, ka tas ir sajūtis briesmas. Un kad mēs to saprotam un pieņemam, mēs varam viegli ieiet un iziet no baiļu stāvokļa. Bet biežāk tomēr mēs mēģinam neapzināti noturēt, pieķerties pie šīm bailēm. Vai arī mēģinot no tām atbrīvoties, lamājam sevi par vājumu, ja, kad atkal es tāds vājais, atkal es nobijos, atkal es neaizgāju, neizdarīju to un to un to. Un kā rezultātā mēs iedzenam bailes būrī, cietumā. Ja, tad ieslēdzam tās sevī un vairs nelaižam vaļā. Un mums liekas, ka it kā baiļu mums vairāk nav. Bet patiesībā mēs tikai uz kādu laiku novēršam uzmanību no tām bailēm un it kā aizmirstam par tām ar prātu. Zemapziņā bailes vienmēr ir. Ja bailes nekur nepaliek, tās vienmēr ir mūsos, kā jebkura cita līdz galam neizdzīvota emocija. Bailes ieslēgst mūsos, un mēs tās nesājam sev līdz pa dzīvi. Mēs tās nesājam līdz cauri visai dzīvei. Tērējam savu enerģiju, izjūtam diskomfortu, daram visu tikai, lai nejustu šīs bailes, lai izbēgtu no bailēm. Un tas neļauj atslābināties. Tad visu dzīvi tā kā vāveri ritenī. Un ar laiku jau uzrodas bailes no pašām bailēm, bailes sajust šīs bailes. Un tās ir emocijas, kuras uzrodas kā kaut kā slikta gaidīšana no savas nākotnes. Ja, kad nākotnē var notikt kaut kas katastrofisks, kaut kas traģisks, un lai to nepieļautu, man ir jābaidās. Man ir visu laiku jāpārbauda, kad ar mani nekas tāds nevarētu notikt. Un tāpēc šeit ir vajadzīgas bailes. Šeit ir vajadzīga trauksme,
kas visu laiku uztur manī šo stāvokli, ja, kad es visu laiku pārbaudu sevi, kā es uzvedos, kā es runāju, ko es daru, tikai lai nepieļautu kaut ko vēl traģiskāku. Tad bailes kā aizsarga reakcija. Un tāpēc ir jāsaprot un jāpieņem, ka bailes ir mūsos iebūvētas. Un tās uzreiz nostrādās, kad uzrodas kaut kas bīstams. Bet te ir bet. Vai mēs bieži atšķiram reālos draudus no izdomātajiem? Ja, piemēram, kad mēs bēgam no suņa, mēs baidamies, ka viņš mums iekodīs. Tie ir reāli draudi dzīvībai. Ja, ka mēs bēgam no tīģera, tad tik tiešām bēgam no kaut kā, ka tik tiešām mums varētu kaut kas nest draudus dzīvībai. Tad tie ir reāli draudi. Mēs pat neesam vēl šī suņa vai tīģera zobos, bet zināšanas par to, kā tas var beigties, izsauc šo baiļu sajūtu, un ķermenis liek, tad ieslēdzas aizsardzības instinkts, parasti tas ir bēgt, ja, parasti. Tad, kad mēs sastopamies ar plaisīgu zvēru, ja, šīs bailes ir attaisnotas, ka tik tiešām šīs bailes ir aizsardzības mehānisms. Bet ļoti bieži dzīvē ir tā, ka mēs savas bailes izdomājam pilnīgi neapzināti. Ja, kad patiesībā šeit un tagad viss ir ok, šeit un tagad man briesmas nedraud. Bet ir kaut kāda tāda situācija bijusi, kur kādreiz tik tiešām tā ir bijis, kad es sajūtos ļoti slikti, par mani smējās, mani aprunāja, mani kritizēja, un es tik tiešām jūtu, ka ja es atkal kaut ko tādu atkārtošu, tad es atkal jutīšos tāpat. Un tāpēc šeit tad bailes kā aizsardzības mehānisms sevi visu laiku kontrolēt, lai es atkal nejustu to pašu, ko es jūtu vienalga cik gadi atpakaļ. Vai, piemēram, bailes, kad jums ārsts pasaka briesmīgu diagnozi. Tās arī ir iztēlotās bailes. Ja? Iespējams, ka jums vēl nekas pat nesāp, nav reāli draudu veselībai. Bet šī ziņa pati par sevi veido ne īpaši priecīgas ainas un domas prātā. Ja, tad šīs ir reālas bailes, neizdomātas. Bet cik bieži mēdz būt, kad mēs izdomājam sev to, kas iespējams nekad arī nenotiks. Uzpūšam no mušas ziloni. Ja nu mani atlaiž no darba, ja nu es ar kaut ko saslimstu, ja nu no manis aiziet vīrs, ja nu ar manu bērnu kas notiek un tas nebeidzams, ja nu. Ja, bet mūsu zemapziņai, mūsu organismam nav humora izjūtas, vai viņš nesaprot, ka šeit un tagad vēl nekas tāds nav noticis. Ja, tad, ja mēs uztraucamies par to, kas notiks nākotnē, tad ķermenis to saprot tā, ka tas notiek šeit un tagad, un tad viņš reaģē. Un viņš reaģē ar tiem mehānismiem, kas viņā jau ir iestrādāti. Un tāpēc visi šie uztraukumi par to, kas varētu notikt nākotnē, tie situāciju neuzlabo, bet tieši pretēji pasliktina. Ja tad vēlreiz atkārtošu, ir jāatcerās, ka mūsu smadzenes neatšķir izdomāto no realitātes, un tas nozīmē, ka zemapziņa ierakstīs visu, it kā tas viss notiktu šeit un tagad. Ja, piemēram, bailes pateikt kaut ko ne tā, pazaudēt savu seju, atpalikt no savas cilts. Ja? Iedomājieties, mūsu senči, kuri dzīvoja ciltīs, kopienās, tad bija ļoti svarīgi ievērot visus tos noteikumus, kas ir ciltī. Jo citādāk, ja tu neievēro, ja tu nepielāgojies cilts noteikumiem, tas var draudēt ar izstumšanu, izgrūšanu no cilts. Ja cilvēks tajā laikā tika izgrūsts, tad tas nozīmē, ka viņš viens pats nespēja izdzīvot. Ja, tad agrāk tiešām cilvēks varēja ciest no tā, jo bez cilts mūsu senči nespētu izdzīvot, ja mūs nogalinātu plēsīgi zvēri, vai mēs kristu laupītājiem par upuri.
Bet tas bija toreiz, tas bija tur un tad. Bet tagad ar prātu mēs zinām, ka tas nenotiks. Ka tas taču nenotiks pat ja arī mūs izgrūdīs no kaut kādas kompānijas, aizies sameklēs citu. Jā, ir miljardu cilvēku mums apkārt. It kā ar prātu mēs to saprotam, bet bailes vienalga ieslēdzas. Tāpēc, ka senču pieredze, tas, kas palīdzēja viņiem izdzīvot, ir pārāk bagātīga, pārāk spēcīga. Un tāpēc mēs reaģējam tieši tāpat, it kā, ja mēs kaut ko ne tā pateiksim, tad mūs tur sadedzinās ugunskurā vai atdos plēsējiem par barību. Vēl ir bailes, kuras ir bailes no sāpēm. Ja, kurš gan no jums, mans dārgais klausītāji, nav pārdzīvojis savas sāpes ķermenī un sāpes dvēselē? Un dažreiz šīs sāpes, viņas liekas neizturamas. Ja tās atstāja savas pēdas, un mums uzrodas bailes, it kā atkal iekļūt tajā stāvoklī. Ja, tas pats tās bailes no zobārsta. Ja, atceramies padomu laikos šo visu iekārtu, zobārstniecības iekārtu, jau šo urbju skaņu, jau pārņem šermuļu pār kauliem, gribās bēgt. Un tad bailes no sāpēm. Un tāpēc intuitīvi cilvēks sāk izvairīties no visa, kas jebkad viņam licis ciest. Un tādā veidā var sākt vispār bez iemesla cilvēks izbēgt no jaunu attiecību veidošanas, no mērķu sasniegšanas, no jaunu projektu uzsākšanas, no iet peldēties, vadīt automašīnu, nodarboties ar seksu. Un iemesls tam visam, protams, kaut kad izdzīvotā pieredze, ja, ko sauc par negatīvo pieredzi, ja, kur cilvēks cieta vai nespēja izdzīvot līdz galam kādas noteiktas emocijas. Bet miljoniem cilvēku ir, kuri to visu dara. Viņi brauc ar mašīnu, viņi peldās, viņi uzsāk jaunus projektus. Viņi visu to dara un nebaidās. Viņiem nav šo baiļu. Tāpēc iespējams, ka pirms jūs iekļuvāt situācijā, no sākuma viss bija labi. Un visdrīzāk arī tālāk viss būtu labi, vai būs labi. Bet tāpēc, ka pirmā pieredze bija negatīvā, un starp to, kas bija un to, kas varētu būt, stāv jūsu bailes. Ja, piemēram, kāds iekļūst avārijā, bet vienalga pēc tam sēžas pie stūres, kāds slīgs, bet vienalga pēc tam lien atpakaļ ūdenī. Bet kādam no tā visa sāk palikt bail. Un iespējams, ka sēkliņa iekrita auglīgā augsnē, iespējams, ka jau ir bijusi vēl agrāka, vēl negatīvāka pieredze. Iespējams, ka šī pieredze nāk no mammas, no tēta, ja, no dzimtas, kur kādreiz kāds cits dzimtā ir izdzīvojis vai neizdzīvojis līdz galam līdzīgu pieredzi, vai arī kurš tiešām ir dzimtā kāds noslīcis, kurš tik tiešām ir gājis bojā autoavārijā. Un tāpēc, lai nekad tāds neatkārtotos, man vajag sevi uzpasēt, pārliecināties, ka es esmu droši, kad viss ir droši, kad es esmu drošībā. Ja? Piemēram, kāpēc ir jātiek skaidrībā, kāpēc ir jāapzinās šis baiļu mehānisms, ja, kurš mūs tur kā cietumā, kad nav šīs brīvības sajūtas, nav šīs laimes sajūtas, nav šī prieka sajūtas par to, ka es dzīvoju, ka es esmu dzīvs, kad es nejūtu sevi kā dzīvu. Nu, piemēram, ja padomā, ja, es baidos no ūdens, nu labi, nu ok, nu es neiešu peldēties, ja. Es baidos vadīt automašīnu, nu ok, braukšu ar sabiedrisko transportu. Ja, it kā, nu ok, es to nedarīšu. Bet kas patiesībā stāv aiz šīm bailēm? Bailes runā par to, ka ja jums ir baiļu stāvoklis, tad jums ir iekšēji neatrisināts konflikts, ja, tad līdz galam neizdzīvotās emocijas. Un šajā stāvoklī jūsu bioloģija reaģē ar izmaiņām ķermenī. Tāpēc, ka ķermenis var reaģēt tikai iekšēji.
vairāk ne ar ko. Un tādas izmaiņas, tādu reakciju ķermenisku mēs saucam par ko? Par slimībām. Medicīnā to sauc par slimību. Un pie kādām slimībām var novest bailes? Nu, piemēram, patiesībā viss ir, protams, atkarīgs no pārdzīvojuma intensitātes. Baiļu ietekmē var tikt skarti vairāki orgāni. Kā jau es teicu, viss ir atkarīgs no cilvēka uztveres, kā viņš attiecas pret to, kas ar viņu ir noticis. Ja, piemēram, tās pašas bailes kaut ko nepateikt pareizi, ja, aizmirst tekstu, ja, bail, ka nezināsi, ko teikt citu cilvēku priekšā, var novest pie sevis nevērtēšanas konflikta. Un tad jau tas sāks atspoguļoties uz kauliem. Ja, tad visādas problēmas ar kauliem, sevis nevērtēšana, artrīts, reimatisms, dažādas tādas slimības, kas ir saistītas ar kauliem. Vai, piemēram, bailes no šķiršanās var atreaģēt āda, izsitumi uz ādas, ja dažādi. Pat tad, ja nekas vēl reāli nenotiek, bet tā aina, tā bilde, kuru mēs iztēlojamies sev prātā, kā tas varētu notikt, ieslēdz organismā slimības procesu. Ja, to, ko medicīnā sauc par slimību. Reāli tas pat nav vēl noticis. Bet signāls ir dots organismam, ka tas varētu notikt. Es izšķiršos, es palikšu bez darba, es kaut ko pateikšu ne tā, un kas tad būs? Jā, to manis vispār aizgriezīsies cilvēki, es palikšu viens, kā es viens izdzīvošu. Ja, glābjās. Vai, piemēram, sajūta, ka nespēja no kaut kā aizbēgt, var atspoguļoties uz muskuļiem. Ja, tad nespēju aizbēgt. Bailes no nāves uz plaušām, bezpalīdzības stāvoklis uz vairogdziedzeru, bailes no briesmām nākotnē, uz redzi, ja, neredzēt to, kas varētu notikt nākotnē. Bailes, ka kāds varētu atņemt man mantojumu vai neiedot mantojumu, atņemt kādu materiālu vērtību, varbūt gan kuņģis, gan arī sirds. Ja, tad, ja cilvēks izjūt bailes, protams, ka tas nekādā ziņā nenozīmē, ka viņš tur uzreiz saslims, nekādā ziņā. Šīs bailes var arī palikt psihes līmenī, bet bieži notiek tā, ka tieši tas, no kā baidies, ar to arī visbiežāk sastopies. Ja, tad tu pats pievelc neapzināti sev klāt šīs situācijas. Zemapziņā mēs vēlamies atrisināt mūsu iekšējo konfliktu, novākt šo spriedzi. Kaut gan spriedze arī ir aizsardzības mehānisms, jo aiz šīs spriedzes ir vēl kaut kas vēl sāpīgāks, kuram mēs negribam pieskarties. Bet šī spriedze, viņa atņem mums enerģiju. Un tāpēc, pateicoties šai spriedzei, mēs it kā atkal un atkal iekļūstam līdzīgā situācijā, lai neapzināti izdzīvotu neizdzīvoto. Bet tāpēc, ka mēs to neapzināmies, ko mēs darām, mēs bēgam. Es nevaru to just, jo ja kaut kas tāds notiks, nu tad man ir viss, tad man ir beigas. Ja tāpēc ar šīm bailēm ir jāstrādā, viņas ir jāapzinās. Ja atzīt to, ka tā ir patiesībā tikai ilūzija, izdomātas bailes. Ja, jo šeit un tagad jūs sēžat, jūs klausaties šo ierakstu, jūs sēžat vai nu pie saviem datoriem, vai telefoniem, vai planšetniekiem. Šeit un tagad viss ir ok. Šeit un tagad jums nekādas briesmas nedraud. Protams, ka neviens nav apdrošināts no nelaimes gadījumiem, no nāves, protams. Neviens no tā nav apdrošināts. Bet tērēt visu savu dzīvi, gaidot šo momentu, ka kaut kas varētu notikt, domājiet, vai tas ir to vērts. Pagaidām tā un līdz kādai citai reizei. Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet zem šī video, kā arī, ja jūs sajūtāt, ka šī informācija ir vērtīga,
Es būšu pateicīga, ja jūs padalīsieties ar šo video ierakstu savos profilos, sociālajos tīklos, vai vienkārši uzliksiet apakšā patīk, ja, lai es zinātu, kādu vērtību jūs no šī video ieraksta esat ieguvuši. Bet pagaidām tā un līdz citai reizei.